Labvakar! Labvakar! Latvijas basketbola līgas otrā finālspēle. Sastāvs viena izmaiņa ir Ventspilniekiem. Raimonds Baikuļu vietā Justins Lovs šodien pieciniekā. Citādi, tāpat kā pirmo spēli sākām. Daudz anulētas sodu metienas, kā mēs redzējām pirms divām dienām Ventspilī reti gadās redzēt. Nu šeit Lovs. Arī Kaspars Ciprus pārkāpa noteikumus, jo pēc visi tiesneši pagaidām ir gatavi vismaz Šenons, Miličs pārdar bumbu, bet tomēr īsti nav viņu kur likt. Un vecdibināmā kluba VEF, acīm redzot, viens no vadītājiem. Nezinu, kāds viņam oficiāli skaitīsies. Un ASK atgūst bumbu pēc nepratīgās sodu metiena. Spēlētāji izliek Elkoņus, tāpat šīs uzbrukuma piezīmes. Un tā bez apdomas Pārāk tālu neiet ārā. Nu labi, šoreiz jā. Helmans Miličs labi iziet cauri un jā, Un Miličs tiešām gan pēc groza. Un Šenona elegants caurgājiens ar pagriezienu. Un atkal Pavisam negaidīts pavērsiens. Puškavits, nu tā kā mēģināja Rīgā pēc pirmās ceturdaļas, šeit Rīgā otrajā LBL. Atkārtojumā jā, šo slam dunk, kurš beigās neiznāk. Gavrāns tiek garām Braunlitam, bet vēl tur arī Miličs ir turpat blakus un ir kā parādīja, ka Aigaram Vītolam būtu jānoskrien vēl uz otru pusi, bet izdevās. Tekmīgi Buškevits Valteram ātrumā iedot un 2 punktus ar sodu. To pašu neieskaitīja. Pārkāps līnijā. Un Bramlets pret Ciprus ir 1-1 apspēlēt Ciprus. Ciprus ļoti veiksmīgi tagad, lūk arī šeit. Atrāvās uz aizsegu un 2 punkti ar sodu. Sods Viļumam. Un viņam arī ir trešais. Vēl var vest vienu sodu metienu. Tas ir precīzs un griezīsies. Jā, metīs pāri Ciprusam un ir precīzs. Un atkal asumi. Redzam vēl apspēlēšanu un skatāmies, kas notiek starp Helmanu un Breks. Nu, jā, Breks izstiep roku, Helmans to saķēra un rāva. Spēle vēl priekšā, tā kā rezultāts starpībai šeit nav tik liels nozīmes. Un vēlreiz izdodas atstīt. Un Ciprus atkal labi atrāvās uz grozu, bet tas netika izmantots. Un 2 punkti ar pārspīlēt ar šo tēlošanu, tad arī būtu labāk rezultāti, es domāju. Breks pret Timermanu neriskēja, toties Bramlets pret... Labi saglabāja bumbu Ursmā, bet metiens neizdevās arī šoreiz. Un ātri pārēj uzbrukumā vēlreiz dod rezultātā ASK. Un bumbu pie Breks, viņš pret Timermanu. Nē, tomēr Timermans pietiekami veiksmīgi tiek garām. Nu šeit Breks tiek garām, 2 punkti ar sodu. Lūk, minimāls rezultāts. Protams, ASK Rīgai tāda samērā jā, nu lūk, viegli. Tiesnešiem tas nepatīk. Kurš savukārt pie rezultīvākais ASK komandā. Nu jau 12 punkti, metieni 6 no 6 šajā spēlē. 5 sods visais. Atcerot tiesneši šoreiz uzskatīja, ka viss ir absolūti noteikuma robežās un Šenons panāk izlīdzinājumu. Pirmajā puslaikā tikai 5 minūtes. Viņš nospēlē laukumā. Punkts negū, bumbas neizcīnīt. Pabrausk 3 punkti. Viļums caurgājienā 2 punkti. Un uzbruk. Iespēju Jeličam. Jeličs ies līdz garozam, kā mēs zinām, pret Raita Grātu viņš... Vaibuls sniedz cauri, nē, nobremzē, un Jeličs pār Breksam. Arī šoreiz labi izmānīja Miličs, bet arī šoreiz nemēģināja pats uzbrukt, un Jeličam piezīme. Daudz piezīmes grābstoties un mēģinot bakstīt spēlētājus. Un kārtīgi reizi. Stāv nedaudz uz kreiso. Iet it kā cauri, labi iespēlu Helmanim, un Helmans ir precīzs. Un viduslīnija. Vaikulis. Aizsaks ir nostrādājis. Brīvs metiens Arnim Vecvagaram. Tiks plans gribētu uz otru kārtis Miličs. Kāda autā tomēr paspēja saglābt bumbu un 2 punkti. Šenonam jāmēģina pašam iet cauri pagaidām. Lūk, aizsaks pret Grāfu. Nē, atmet Helmanim. Helmanis stāls 3 punkti. Tas ir 5 ASK priekšā. Pabrauskam. Miličs izmēģina tālmetienu. Nav precīzs. Labi izspēlē. Nav. Nē, iet tomēr iekrīt. Bramlets, bet labi izspēlē. Šots ir.
Aksels Vairogs ar tādu ļoti platu soli tiek garām Miličam un šoreiz ir precīzi. Ļoti grūts metiens, bet uz līnijas tur ir liela iespēja, ka mazliet pieturēs un panāks. Penons aiziet grafam garām, 2 punkti. Gaitas. Līdz domājams, ka būs arī minūtes pārtraukums ASK Rīga komandai. Tagad vēlreiz viņš pat Milič, iet cauri, iet līdz galam un iemet. Nu ļāva izdevumu augstumos. Miličs turpina šādu ciešu kontaktu spēlēšanu un Raitsgrāvs, ko no viņa augšas nevis jāmēģina kā savādāk nospēlēt, un šeit, lai mēs redzam, viss ir Braksam. Viņams apturēja Šanonu ļoti labi, bet Šanons iemet ārkārtīgi grūtu metienu pēc pagrieziena. Šoreiz bumba nonāk pie Miliča, pret viņu Vītols. Protams, ASK nogāja. Miličs iet cauri, iet līdz galam, metienu nobloķē, bet ir sots. Un ļoti, pēc visu roku savainojas Kertis Miličs. 2 spēlētāji gāja virsū Miličam. Nē, tomēr pietiekam daudz laika. Skatāmies vēlreiz. Lec pretī Veselovs. Timermans. Aizmugurs Timermans. Liela bursma spēlētāji saskar neapšaubām pārkāpums. Šeit Rīgā, protams, tā, bet tiešām visticamāk, ka šis kritiens un atsevišķi. Mēģinās mest pāri, nē. Vajadzīgs ātrs grozs, jebkurā gadījumā Vecpilniekiem. Aigars Vītols izmet un ir pleci. Tas arī nav izdevies abās spēlēs. Bet tagad skatāmies pēdējās sekundes pamatlaikā. Penons metīs pāri Braksam. Mazliet pietrūka, un tas arī izšķir spēles. Un pie Sanda Buškavits. Protams, zinām, ka Sands Buškavits ir ļoti labi metis sodu metiens līdz šim. Tiešām 2-0 ASK vadībā, un pusi no vajadzīgām uzvarām finālā viņam ir izcīnījuši. Tieši tā. Nu, redzēsim, ar kādu noskaņojumu atgriezīsies abas komandas Ventspilī. Ventspilniekiem, protams, nekas cits neatliek. Viņi nevar zaudēt vēl 3. spēli pēc kārtas. SVK brocēni nospēlēja pret Bonus, jā, ka no 0-3 viņi atspēlējās un beigās fināla sērija.